Meditācija, iesprūdušo dvēseļu pavadīšana. Iekārtojies ērti, noskaņojies meditācijai. Vēlams sēdus, taisnu muguru, bet ķermenis atslābinās. Izdari vairākas dziļas ieelpas, izelpas, un ar katru ieelpu tu ieelpo gaismu un izelpo visu lieko nevajadzīgo stresu, spriedzi, nemieru. Ieelpo gaismu un izelpo pateicību tālu, tālu, tālu. Ieelpo gaismu un caur sirds centru izelpo gaismu. Ieelpo gaismu un izelpo mīlestību. Turpini elpot caur savu sirds centru. Un tavs sirds centris arvien vairāk piepildās ar gaismu, paplašinās. Tu sajūti savu sirds centru kā saulīti. Tava dvēsele, tava dvēseles gaisma sāk starot arvien spožāk. Vēlreiz ieelpa caur sirds centru, un tagad no tavas dvēseles saulītes kāds stars aiziet uz leju pa tavu dvēseles kanālu caur pirmo centru pēdām. Dziļi, dziļi zemē, līdz pašam zemes centram. Ar pateicību zemes mātei un savienojies ar zemes māti. Un atpakaļ pa šo staru uz augšu sāk plūst zemes mātes enerģija, zemes dzīvības spēks, zemes dzīvības sula, kas piepilda tavas pēdas, tavu ķermeni, katru orgānu, katru šūniņu ar zemes mātes enerģiju. Baro, atbalsta, piepilda visu tavu būtību, visu tavu fizisko ķermeni un arī gaismas ķermeņus. Šis process ir nepārtraukts. No zemes centra uz augšu plūst zemes mātes enerģija. Tas piepilda visu tavu kanālu un čakru sistēmu. Vēro, kā piepilda tavu pirmo, otro, trešo centru, ceturto, piekto, sesto, septīto. Un caur avotiņu izplūst aurā, un pa auras ārējo kārtu atgriežas atpakaļ uz zemi. Vēlreiz ieelpa no zemes centra līdz sirds centram un izelpa tagad augstu, augstu debesīs. Un tu izvelc tādu gaismas staru augstu debesīs līdz pašam debesu tēvam absolūtam. Ar pateicību un atpakaļ saņem tīru, dievišķu gaismu un mīlestību. Sajūti, kā
caur tavu kanālu tevī ieplūst un visos tavos smalkajos ķermeņos tīra dievišķa gaisma un mīlestība. Piepilda visu tavu lauku, izgaismo, atsvaidzina, attīra no visiem sārņiem un aizplūst pa kājām, pēdām, zemē. Atgriežas pēc tam atpakaļ debesīs. Arī šis process ir nepārtraukts. No debesīm tu saņem tīru dievišķu gaismu un mīlestību. Tad sajūti, kā tavā ķermenī vienlaicīgi plūst lielā tēva, lielās mātes enerģijas, kas satiekas galvenokārt sirds centrā un izplatās pa visu tavu auru. Tad var ieelpot vienlaicīgi no zemes, no debesīm, sirds centra un izelpot savā laukā, savā plašumā. Turpini tā elpot un arvien vairāk izgaismot savu energo lauku. Tava auras ārējais slānis paliek arvien vienmērīgāks, nostiprinās. Tavs lauks attīrās. Palūdz debesu tēva zemes mātes atbalstu enerģiju, vadību un aizsardzību visos līmeņos. Palūdzu izveidot tādu veselīgu aizsardzību. Var iedomāties kā zelta sietiņš uz auras ārējās kārtas, kas filtrē ienākošās un izejošās enerģijas. Un izsaki nodomu sadarboties, miedarboties tikai ar tām būtnēm, enerģijām, apziņas daļām, kas sastāv no tīras 100% gaismas un mīlestības. Tātad stingri pasaki, kad manā laukā drīkst ienākt tikai tās būtnes enerģijas apziņas daļas, kas sastāv no tīras 100% gaismas un mīlestības. Un visas tās būtnes enerģijas apziņas daļas, kas nav 100% gaisma, tūlīt un tagad atstāj manu lauku uz visiem laikiem. Tad izeja no taviem laukiem ir vienvirziena visām zemo vibrāciju enerģijām. Nostiprini savu aizsardzības lauku un paaicini savā laukā savu augstāko es. Lai tas piepilda tevi ar enerģiju no taviem augstākā dievišķā es līmeņiem, ar tavu gudrību, viedumu, lai vada un sargā tevi visas meditācijas laikā, visa procesa laikā. Lai šī meditācija notiek tavai dvēselei, ķermenim, personībai visharmoniskākajā veidā un kā paredzēts pēc augstākā dievišķā plāna. Paaicini tādu savā laukā arī savus pavadoņus, savus sargaņģeli, eņģeļus, erceņģeļus, savus skolotājus, gidus, kuratorus, visas tās gaismas būtnes, kas tev var palīdzēt pavadīt iesprūdušās dvēselītes, dvēseles daļu fragmentus, enerģijas. Paaicini savā laukā erceņģeli Mihēlu,
Razielu, miera eņģeli. Tad iedomājies, ka tu esi tajā vietā, kur ir vajadzīga zemes attīrīšana no iesprūdušajām dvēselēm. Tie var būt kapi, apbedījumu vietas, vai vienkārši tu sajūti, ka tur ir svešā klātbūtne. Iedomājies, ka tu aizdedz sveci, noliec kādus ziedus, izveido pateicības mandalu, pateicību visām tām dvēselītēm, dvēseles daļām vai enerģijām, būtnēm, kas šai vietā atrodas, kuras ir iesprūdušas un kurām ir vajadzīgs ceļš uz mājām. Pasaki paldies par to darbiņu, par to ieguldījumu, ko viņas savu iemiesojumu laikā ir devušas. Par visu to pieredzi, par visiem tiem darbiem un enerģijām, par visu, ko viņi ir darījuši, ko viņi te atstājuši ir zemes laukā kā nospiedumu. Bezgalīga pateicība, cieņa par šo ieguldījumu, jo tas bija ļoti vajadzīgs, tas bija ļoti vērtīgs visas cilvēces attīstībā. Katrs mazākais darbiņš bija vajadzīgs. Katra pieredze, katra emocija, katrs pārdzīvojums, tas viss bija vajadzīgs. Toreiz. Bet tagad tas ir paveikts un dziļā cieņā. Jūs variet doties mājās. Es jums pateicos, piedodu par visu un atlaižu. Jūs esiet brīvi, brīvas doties uz mājām, uz gaismu. Un iedomājies, ka no sveces, prom no tevis, no taviem laukiem, no šīs vietas, tās līp augšā uz debesīm, apmēram 45 grādu leņķī. Uz debesīm iet gaismas stars. Un stara galā, tur tālu, tālu debesīs ir spoža, silta gaisma. Šis stars ir ceļš, izeja. Tas ir kā portāls izejai no šīs dimensijas, no zemes plāna, no zemajiem slāņiem, izeja uz gaismu, izeja uz mājām, izeja uz tām dimensijām, kur katram ir harmoniski atrasties. Parādi šo ceļu, vizualizē un pavadi šīs iesprūdušās dvēselītes, neatlūgtās dvēselītes. Dod gaismu, mīlestību, pateicību, un re, kur ir ceļš. Viņas sagaida viņu pavadoņi, viņu eņģeļi, dvēseles pavadoņi, gidi, un aizved uz tām dimensijām, kur katram ir harmoniski atrasties. Tā ir izeja uz gaismu. Un pavadi šīs dvēselītes. Rādi ceļu uz mājām. Ir tik daudz iesprūdušu dvēseles daļu, kurām ir vajadzīga izeja,
kuras tagad atstāja zemes plānu. Vizualizē šo staru, šo ceļu un nosaki laiku, cik tā tas ilgi darbosies. Saku noteikti šo laiku, kamēr šī svece degs, tikmēr būs atvērts portāls, izeja uz mājām. Un tas ir drošais ceļš uz mājām. Un var arī noteikt laiku, arī tas notiks meditācijas laikā, jeb savu citu laiku. Un tik, cik dvēselītes paspēs tagad aiziet, tik būs. Nākošais laiks būs tad, kad tu noteiksi. Izeja uz gaismu, uz mājām. Ja kāda dvēselīte varbūt grib ar tevi parunāties, grib ko teikt, viņai varbūt ir kāds vēstījums, parunājies ar to. Un tad pateicībā atlaid un pavadi uz gaismu. Tad jāatstāj arī tavs lauks visām dvēseles daļām, dvēseles daļu fragmentiem. Atlaid. Un lūdzu, lai erceņģelis Mihēls attīra vēl tavu lauku. Pārskata līgumus, saistības, vienošanās, izlīdzina, harmonizē un destruktīvās atslēdz. Un atceries, ka arī tev ir brīvā griba. Un tu vari stingri pateikt, lai atstāj tavu lauku. Un vizualizē savu gaismas centru, savu kanālu, savienojumu ar zemes centru un debesu tēvu. Un vizualizē, kā no kanāla tava gaisma paplašinās. Vizualizē aizsardzības lauku. Un tātad tagad šis portāls tiek aizvērts, tik cik paspēja, tik ir, tik aizgāja, bet tagad portālu slēdzam, jo meditācija ir beigusies. Pasaki paldies visiem, kas piedalījās šajā meditācijā, vai šajā procesā, debesu tēvu un zemes mātei, saviem gidiem, kuratoriem, pavadoņiem, eņģeļiem, erceņģeļiem, visām gaismas būtnēm, kas te piedalījās. Paldies zemes mātei, paldies sev. Un caur dziļu ieelpu, izelpu, atgriezies šeit un tagad, savā ķermenī, šajā laikā, telpā, realitātē.
Kustini rokas, kājas. Kad esi gatavs, gatava, atver acis.